Un tad viens padoms, ko tu dotu jauniem uzņēmējiem, kurš mums šobrīd skatās. Viens padoms. Ļoti nepopulārs būs, ļoti nepopulāra atbilde. Es teiktu tā, ka vajag sapņot, bet laika, lai sapņot, īstenībā nav tik daudz. Laiks iet, vai ne? Jauni skolēni drīkst kļūst par studentiem, studenti drīkst kļūst par pieaugušiem, un vajag darīt, vajag sapņot. Nu, sapnis ir te, bet mums vajag tā kā pa trepītēm augšup, un pa tām trepītēm ir jākāpj augšup, un to var darīt ar darbu, ar darīšanu, ar izmēģināšanu. Nevaram gaidīt, ka kāds mums palīdzēs. Dažkārt dzirdu domas, ka valsts man nepalīdz, vai kā community man nepalīdz, un kaut kā tā nav īsti tev partneri, nav naudas. Tas ir galīgi, man liekas, nav tas veids, kā vajadzētu domāt. Ir jādara pašam, un darot, mēs izdarām secinājumus, mēs saprotam lietas un atrodam veidus, un tas ceļš pavarās. Tā kā vajag sapņot un to, tā kā backupot, tas nav latviski, neskan tik skaisti, bet to vajag atbalstīt ar reālu aktivitāti.